Es zinu, ka daudziem jau 1. septembris ir sācies un nosināts, bet mēs esam Artelī, un te šoreiz es esmu viens starp 1, 2, 3, 4 čaļiem. Forša sajūta, bet runa nav par to. Runa ir par ballītēm, kuras šeit sāksies Artelī, un es domāju, ka jūs varētu paši pastāstīt, ko jums vispār asociējās vārds ballīt un ko tas nozīmē. Šeit nebūs tādi parastas balletes, kā ir visi tas pārējais klubas. Tas būs kaut kas jauns, kaut kas vēl Latvijā neredzams. Un tas būs vairāk saistīts ar teātru, ar mūziku, jā, ar dzīvo mūziku. Un tāpēc mēs esam šeit Artelī kabarē. Well, this party is going to be a bit different than any other parties, I can promise you that. Šī ballīte noteikti atšķirsies no visām citām ballītēm, kur jūs būtu bijuši. Tas būs šovs, un jūs kļūsiet par šī šova daļu. Un, kad jūs pavadīsiet vairāk stundas šeit Artelī, jūs noteikti aizmirsīsiet par ārpasauli. When you spend a few hours in here, you actually forget about the world outside. Es domāju, ka ik viens zina, ko nozīmē vārds ballīte, bet pēc manām domām to veido laba atmosfēra, lieliski cilvēki un laba mūzika. Tad, kad tu izēji no tās ballītes, no telpām vienalga, kur tu esi bijis, tad tu ilgu laiku arī nespēji aizmirst to, un gribās atgriezties vēl. Svarīgi ir tas, ka cilvēki katru pīkdienu sestdienu izlēma pavadīt laiku ne mājās, ne ar draugiem mājās, bet kādā vietā, kur viņi var atpūsties, dabūt nepieciešamo feelingu, atmosfēru. Latvijas naktdzīvē ir tas, ka cilvēki jau sen ir gaidījuši kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu. Un katru pīkdienu, sestdienu ballītes notiek visā Vecrīgā centrā, pat Latvijas lielākās pilsētās un mazākās pilsētās visur ir klubi, naktsklubi. Un ar ko atšķir šis klubs, tas to, ka cilvēki gaidīja kaut ko jaunu un viņi arī to saņems. Mēs dabūjām teātri iekšā klubā un klubu iekšā teātrī. Nevarētu pateikt, ka tas ir naktsklubs, nevarētu pateikt, ka tas ir teātris, tas ir kaut kas pa vidu. Mēs esam, var teikt tā, aktieriem pievienojuši DJs, DJiem pievienojuši aktierus, go-go meitenēm pievienojuši balerīnas, balerīnām go-go meitenes. Mums pievienojas gaismu operatoriem VJ, viss, kas saistībā ar naktdzīvi pievienojas teātrī. Vai tu vari pastāstīt apmēram to ilūziju par to, kā tu esi iecerējis, kā šeit varētu izvedīties? Ienes iekšā, tu esi šova jau iekšā, ja? Tad šovs jau sākas. Ja? Un, kad tu izēj ārā, tad šovs arī beidzas. Kas arī ļoti interesanti šeit būs attiecībā uz mūziku, kad es tā ceru vismaz. Kad tā populārā mūzika tiek kaut kādā veidā, nevis kaut kādā, bet apvienot ar to pašu kaut kādu retro mūziku, kaut tas pats džeiss vai kaut kāds swings vai kas ir saistībā un apvienot ar moderno mūziku. Tas būs kaut kas tāds, kas aktuāli populāra deju mūzika savienojumā ar house mūziku un ar tādu retro džēza pieskaņu, kuru remixēt 21. gadsimtā. Un līdz ar to tad mēs varam arī pasniegt kā šovu elementu arī perkusionistus, dzīvo mūziku, viss, kas varētu būt saksofonisti, trompets, jebkuru dzīvo instrumentu, jo patiešām, kad cilvēki ienāk un dzird to, kad DJ spēlē savu mūziku, viņš iegrūvo un te pievienojas viņam kāds instruments un sāk solo partiju. Un var teikt, tāds ir tāds vārds džems, un DJ sāk džemot vienkārši, improvizēt pilnīgi uz skatuves. Un ar ko arī atšķirās Artelis, kas bija 2 gadus iepriekš, to, kad viņi centās vienmēr ar kaut ko improvizēt. Bija improvizācijas teātri, bija improvizācijas šovu, un šeit mēs arī centīsimies improvizēt muzikālā konceptā. Tā, lai cilvēks dabūtu to, ko viņi grib. Viņi grib atmosfēru, viņi grib ballīti, jā. Un es ceru, ka ar šo konceptu mēs arī to dabūsim. In Latvia generally, Latvijā pārsvarā man patīk, ka cilvēki prot atpūsties, viņi zina, ko viņi tiešām vēlas. Tas ir labs sākums. Un es domāju, ka mēs to lieliski varētu turpināt.
Un tādēļ šeit tiešām valda lieliska atmosfēra. Un iespējams šī būs viena no labākajām ballītēm, kur jūs būsiet bijuši. This could be one of the good parties that I've been to as well. Tie, ko tu darīsi 9. septembrī? Ja tu nāksi šādu rozi, es noteikti būšu. Kur tu būsi? Šeit Artelī. Šeit Artelī? Jā. Šeit Artelī būs visi. 9. septembrī, 10. mēs sākam grandiozu atklāšanu. Līdz tikšanai! I